jautri ne 27,829% uz jūsu nopirktajiem Flockers tokeniem, ja jūs to izdarītu šajā brīdī, kad es šo ierakstu. Atcerieties, stakings ir tā lieta, kas vienmēr palīdz mums nosargāt apakšējo robežu mūsu tokeniem šādos te projektos, un jo mēs ātrāk esam iekšā, jo vairāk šos te tokenus mēs saņemam. Ar katru jauno pievienoto tokenu vai kas ienāk šeit pūlā, šis procents samazinās, jo tas izdalās uz visiem, kas ir iestrēgojuši. Tad jūs viņu parādās. Tas ir veids, kādā veidā mums bieži vien izdodas aizsargāt vismaz savu kapitālu un to nezaudēt. Sveicināti Kriptomānija, atkal pie jums. Dažādi interesanti projekti šajā te rudenī, visi gaida kaut ko nezinu kā, ja, tirgus ir vasarīgi iestagnējis, ja, bet tagad sāk lēnām šūmēties, un skatoties uz šo projektu Flockers, tas man atgādināja šo te Floki. Starp citu, Floki radītāji ir patām blakus kaimiņu valstī Lietuvā. Personīgi esmu saticis viņus, ja, stāstīju savu stāstu, kā tas viss viņiem te sākās, kā tas viss te stagnēja un kā šis te lielais kāpiens nošāviens bija un kas ļauj viņiem pašiem, kā ar projektu vadītājiem un autoriem nopelnīt miljonus. Bet šodien mēs skatīsimies Flockers, jo Floki mēs esam nokavējuši. Starpība starp šādiem te projektiem, kas ir jau tirgu un kas iznāk tirgu, ir tiem, kuriem patīk augsta riska investīcijas, un atcerieties, piedaloties šādos pasākumos, jūs ejat uz pilnu banku, tātad vai nu būs, vai nu nebūs, ja, un tieši tāpēc uzņematies pilnu atbildību. Tieši tāpat kā mēs Kriptomānija savukārt, ja, diversificē savu portfeli dažādos pasākumos, par to vairāk mēs arī jau šajā te nedēļas nogalē seminārā 14. septembrī, šis būs pēdējais dzīvais seminārs, kas notiks šeit Rīgā. Tāpēc, ja neesi vēl pieteicies, nāc Kriptomānija.lv atrod seminārs un pieskies šobrīd ir 50% atlaidi pēdējām vēl biļetēm. Bet atgriežoties pie Flockers, tad šāda tipa projekti mūsu portfelī kļūst nedaudz mazāk dotajā brīdī. Ja? Jo, protams, ka tas tirgus ambīcija pieaugums ir jau kaut kādā veidā sevi mazliet pasmēlis. Bet paskatīsimies, kas te šeit ir interesants un vai vērts šajā te vispār ir piedalīties. Ja? Mums nekas cits neienāca prātā, kā salīdzināt šo ar Floki, bet, protams, Floki ir mazliet cita vaina. Šis projekts interesants ir ar to, ka viņš dos iespēju kopienai, tātad tiem, kam būs šie tokeni, balsot par kaut kādiem tālākiem lēmumiem, bet es pieļauju, ka tas būs tieši tāds pats variants kā visi iepriekšējie, kurus mēs esam šeit jau rādījuši savā YouTube kanālā, un tieši tāpēc, ja jūs nezināt, ko jūs darat, labāk turaties pa gabalu no šādiem te projektiem, jo jūs ir iespējams, ka jūs varat pazaudēt daļu vai visu savu kapitālu. Ja? Nu, visu savu kapitālu ir grūti pazaudēt arī tad, kad neizdodas kaut kas, ja? Bet daļu noteikti var to izdarīt. Ja? Bet Kriptomānijā, protams, mēs runājam par to, kad tokenomiku un ekonomiku apvienojot ir jābūt kaut kādam interesantam pieskārienam, lai mēs vispār šo te projektu izskatītu. Ja? Noķert tā saucamo uzpumpējumu un pēc tam kritienu nav vairs tik viegli, sevišķi, ja jūs strādājat manuāli, ja jums nav kaut kādi roboti, kur jums palīdz, teiksim, nofiksēt šīs te cenas un to izdarīt. Ja? Tāpēc, ja jūs piedalāties Flockers projektā, ja? Tad noteikti riskējiet tikai ar savu daļu, ar savu riska kapitālu, nekad neiet tā kā all in, ja? Neieguldēt savus ietaupījumus, savus vecmāmiņas, vectētiņa mantotos līdzekļus, ja, neko tam līdzīgi. Ja, jo viss ir skaidrs, ja, ka pat šie lielie procenti uz staking jūs neizglābs. Tajā brīdī projekts par jums ir jauns, tad redzat, no tajā brīdī tikai ir nepilni 200,000 sareizoti, kā sako šo te pirmspārdošanu, ja. Iegādāties standartā, kā vienmēr varat ar Ethereum vai Ethereum bāzes USDT vai arī ar BNB. Ja, šajā gadījumā, protams, ja jūs pērkat ar BNB, tad jūs palaižat garām šos te lielos procentus. Nu, tas, ko mēs esam pieredzējuši, protams, ar staking dažādos šajos te projektos, šeit līdz vienmēr nāk tā tad arī tas saucamais aizturēšanas brīdis, jo tādā brīdī, kad tokens iznāk biržā, jūs bieži vien varat izņemt tikai šos te rewardus, kā saka, ārā, un pēc tam pēc 7 dienām labākajā gadījumā šo te visu, kas principā dod mums tādu skatījumu uz dzīvi, kā piemēram šajā gadījumā ar Play tokenu. Ja, lūk, bija šis te pumpis, kur varēja noķert sākumā, teiksim, lielus ciparus. Vajag neskaidri var redzēt. Ja, lielus ciparus, kā saka šajā te grafikā, bet lielākā daļā tātad tieks iesteigo naudu bija iesaldēta, un tagad jums ir jādīlo ar to, kas ir palicis pāri. Ja jūs iesteigojāt, protams, sākumā šeit, kā es minēju pašā sākumā šeit, un noķersiet šos 20,000%, tad jūs dabūsiet daudzus flokus atlīdzībā, līdz to jums ir tā kā papildus kapitāls, kuru pēc tam pārdot, jūs vismaz varat nosēt kaut kādu veidu, ja cenas kritums ir bijis tik strauši, ja projektam nav bijis tik liels atbalsts un tā tālāk, bet, ja tas tā nenotiek, tad, protams, jums jāsamierinās ar kaut kādu veidu zaudējumiem. Tāpēc ir tik interesanti šie projekti un arī nostīt riskanti. Ja. Jāsaka, uzreiz atklāti, 100 reizes to atkārtojas, ja, šīs ir augstākais un riskantākais gals. Ja jums patīk maz riskantāki pasākumi, ja, tad, protams, vajag piedalīties Kriptomānijas seminārā, lai noskaidrotu, kādas stratēģijas jūs varat izmantot šodien un ar drošu sirdī un droši naktī guļot pelnīt naudu. Nu, tātad baltais papīrs arī te par flokiem, šmokiem.
un aprakstīts, ja, mīmkoini. Vēl kaut kādu laiku, protams, būs šeit uz radara, līdz brīdim, kamēr viņi izdzīvos savu ciklu, ja, ka šis īstenībā bijis krietni garš un pienāks kaut kas cits. Ja jūs domājat par to, vai šodien nopērkot, teiksim, kādu no šīm monētām turēt viņu ilgtermiņā, nedomājat par to. Ja. No šīm te nekāds ilgtermiņš, diemžēl, nesanāk. Tas ir mūsu, teiksim, jau tāds pārbaudīts un zinošs verdikts. Varbūt tas izklausās mazliet skarbs, ja, bet, teiksim, gribu būt pilnībā caurspīdīgs ar to, kā mēs ar šo te skatāmies un ko mēs ar šo te daram. Ja, mēs neturam šos ilgtermiņā, mēs uz viņiem uzspēlējam, šis tiešām spēles elements, un galvenais vārds šajā te manā kontekstā ar šo te Flockers pasākumu ir spēle. Tātad spēle, tātad iespējams vinnēt, iespējams nevinnēt, ja. Un, protams, lai jūs nopirktu, sekot šeit vienkāršām norādēm, tad savienojat savu maku. Maks tātad dara visa veida maki, dara tātad gan plašais wallet connect, kur ir daudz maki iekšā, best wallets, metamask, Coinbase wallets un tā tālāk un tā tālāk. Ja, jūs gribat izvēlēties kādu, jūs, protams, aiziet un savienojat to maku, ja. Un šajā gadījumā tātad jūs varēsiet nopirkt kaut kādu apjomu. Nu, šeit arī parādās, cik es dotajā brīdī ar savu mazo 25 eiro kontu, kas man šeit ir, jā, 25 eiro. Šajā kontā ir, šis ir testa konts, un, protams, šis ir domāts konts, kur es arī filmēju video, kurš kaut kādas lietas rāda un tā tālāk. Ja. Labā ziņa, protams, kā vienmēr atgādināšu jums ir par to te, kā saka, auditu, kas ir šoreiz atkal no 2 dažādām firmām. Tātad varat apskatīties Consult, kas ir viens audits, ja, kas ir veikts, un tātad lūk arī otrs audits ir Solid Proof. Tātad audits nozīmē, ka vēl trešā, teiksim, ar šo te konkrēto platformu radītāju nesaistītais uzņēmums nāk un tātad izanalizē pašu kodu, respektīvi programmu vai kodu, kas ir uzrakstīts, lai šis te viss notiek caurspīdīgi un godīgi. Ja. Bet šeit vienmēr vajag pievērst uzmanību, kam, kad labāko, ātrāko informāciju jūs varēsiet dabūt, protams, pie platformu, kurā jūs varat atrast visu šo te informāciju. Plus, protams, arī Telegram kanāls. Ja. Kā redzat, 2400 cilvēku šobrīd ir šajā te pasākumā pievienojušies. Ja. Ko es gribu vēl pateikt par Flockers un līdzīgajiem? Nu, manuprāt, bez tā, ka viņiem ir interesants šis te mīms izdomāts, ja, tomēr svarīgākā lieta ir tieši šeit ap ne tikai stāstu, kas aiz tā visu stāv, bet tieši šeit pie ekonomikas, tokenomikas. Viņš ir panaudzēs. Early bird catch 20%, tātad tas ir tas, kas ir tagad agrīnajā stadijā. Ja, tad, protams, tiek atlikta nauda priekš 10% tātad biržām, un 10% īstenībā man pēdējā laikā sāk likties, ka tas ir maz tādā ziņā, tāpēc, ka līdz ar to nepietiek likviditāte, lai šo cenu ritīgi uzbūstotu, bet, nu, hei, projekta autori ir izdomājuši, tāds arī ir. Tātad vēl papildus, lai tokeni papildinātu šo te, viņi visdrīzāk izmantos vēlāk kaut kādā veidā, lai aktivizētu mārketingu vai aktivizētu tirzniecību, ja. Un tad ir arī, protams, ieslēgtais, kas ir Voltā 25%, kur to var izmantot, to viņi tikai paši zina. Jā, līdz ar to šis ir viss tāds, kā saka, ar baltiem diegiem tīts. Katrā ziņā tas padara mūs uzmanīgākus pie nosacījuma par to, ka neatkarīgi no tā, kad it kā šis te lielais satraucošais procents šobrīd mūs tā kā var uzrunāt, ja, tā pašā laikā mēs negribam šeit iet ar visu tā kā lielo savu kapitālu iekšā. Jā, lielo kapitālu. Mums ir kaut kāds šis te variants, cik daudz un kurā brīdī mēs vispār investējam šajos te projektos. Līdz ar to man jāpasaka vēl kaut kas, kad principā vairāk vai mazāk šeit YouTube kanālā, un paldies jums visiem, ka jūs ielaikojat un skatāties šos te video. Ja, mums liekas, kad buļļu tirgus tieši tāpat, kā daudz runā, būs tikai šajā ziemā. Tāpēc labākais vai foršākais, ko jūs varat šeit izdarīt, tā vietā, lai jūs iztērētu, nezinu, tur simtiem dolāru un mēģināt noķert kārtējo mistisko tokenu, atnākat uz mūsu semināru un paklausieties par to, kā drošiem soļiem iestartēt šajā te visā pasākumā. 14. septembris klātienē vai online jūs izvēlaties, ja, kā jums ērtāk, labāk klātienes pasākumu nevar aizstāt, ja, tāpēc mēs viņus ik pa laikam uztaisam klātienē. Šis būs 4. iespējams pēdējais, ja, šajā te gadā. Iepriekšējie 3 bija, nu, tā kā pilna zāle izpārdot, līdz ar to nebūs šaubu, kad arī šoreiz. Mēs netaisam baigos pūļus, tāpēc tad, lai mēs varam iedot jums tā kā vairāk uzmanības, ja, nebūs mistiski kaut kādi cilvēki, kas nezin, kāpēc viņi tur ir nonākuši, ja, līdz ar to būs tāda forša, patīkama, draudzīga atmosfēra. Katrā ziņā tev var atnākt arī apskatīties atsauksmes no iepriekšējo dalībnieku, ko viņi ir ieguvuši no tā visa pasākuma, jums vajag vairāk pārliecību par to, un tas arī droši vien tas, kas mums palīdz turpināt un darboties tālāk. Šis viss ir tik bieži jau apskatīts mūsu YouTube kanālā, ja, kur mēs, jā, šis, tad Kriptomānijas YouTube kanāls, ja, ir tas, kur
kur jūs varat tā kā nākt un skatīties visu kaut ko. Tad Kriptomānijas YouTube kanālā ir daudz dažādu video, shorti, nu, visu kaut kas, visām gaumēm. Un arī dažādi izglītojuši pamācījuši video, ne tikai kaut kādas spekulācijas kaut kādiem tokeniem. Tāpēc Flockers ir viens no tādiem, kā saka, jaunākajiem projektiem, ko mēs šobrīd izskatām, papildināt savā tajā augstākā riska klasē. Vienmēr atcerieties, atbildīgi riska kapitāls, tikai tā naudas daļa, ko varat atļauties spēlēties šajos pasākumos. Ja man būtu šodien jāizvēlās ieguldīt Flockers vai atnākt uz seminārs, izvēlētos otro, protams. Ja? Tā kā tas ir, nu, kā jūs to redzētu. Bet, ja jums ir jūsu galvas pleciem. Jā, mēs tikai parādām šo, un lielākā daļa mēs šo te rādām tikai izklaides nolūkos. Un starp citu, lai jūs nenokļūdītos un atnāktu šo te lapu tiešo, jā, ielikšu linku arī apakšā, tāpēc, kad hei, jā, jo tur ārā ir visi kaut kādi cilvēciņi, kas mēģina paņemt jūsu godīgi nopelnīto naudu. Lai veicās, un tiekamies vai nu YouTube, vai nu klātienē seminārā. Pagaidām, čau!